Vienmēr atcerieties to, ka visi lielie uzņēmumi ir tapuši garāžā. Bāc, šitais bizness jāliek pie malas, jo man nav to 5 miljonu. Principā dari to, kas tev vienkārši patīk ikdienā. Pie kā daudz apstājas. Viņi uztaisa Instagramā profilu, izdomājuši nosaukumu, tālāk vairs neko. Problēmas būs visu laiku. Un tas novēlējums varbūt ir sākt no pareizās puses, tad neapstāties pie pirmajām neveiksmēm. Paskaties apkārt, un tu ieraudzīsi situācijas, kurās tu vari uztaisīt jebko. Paņem audumu rulli, uztaisi produktu. Labdien! Labdien! Pareizi esam atnākuši. Labdien! Pēc smaržas jau jūt, ka pareizi, ne? Ir. Čau, Marta. Aiva, tad patīkami. Sveiki! Jānis! Aiva. Jānis. Prieks iepazīties. Jānis. Jā, Jā. Jāņi. Vecpiebalgas muižā ir tāda vieta, kur top īpašas sveces. Te saimnieku uzņēmēji Aiva un Jānis Baloži, kur ir atraduši veidu, kā attīstīt biznesu šķietami pārpildītā nišā. Šis pasākums ar svecēm. Kā tas vispār var tā sākties? Īstumā tā jauši, nejauši sāku tās savas pirmās sveces aptuveni pirms 13 gadiem. Un vajadzēja Kalnciema kvartāla tirdziņā man tēti aizvietot, viņš maizes ar malkas krāsnī. Un patirgot viņam maizīt, bet es izmantoju situāciju, galdīšu pa brīvu, tirgus vieta pa brīva. Jā. Uzliku stūra sveces, galda stūrī. Jā. Un tas viss ļoti labi veiksmīgi sasumējās. Visas sveces pārdevu. Jā. Protams, man paralēli bija darbs, uz kuras gāju darba dienās, un tad pēc darba dienas beigām visu nakti varēja teikt lejas sveces. Nākamajam tirdziņam bija azarts. Gardēnija Eko. Sveces lej kopš 2013. gada. Apgrozījums pērn 270 000 eiro. Galvenie eksporta tirgi – Somija, Dānija un Vācija. Uzņēmumā strādā 4 darbinieki. Pirmos gadus to darīja tikai sezonāli, uz novembra, decembra tirdziņiem. Tad arī pieteicās visi 3 puikas man. Un pēc pirmās bērnu kopšanas atvaļinājuma es atvēru šeit sveču māju Vecpiebalgā. Jo man sāka pieteikties cilvēki uz meistarklasēm. Un es sapratu to, ka mājās diezko nērti ir uzņemt ciemiņus un meistarklašu dalībnieks, kad ir fonā bērni un bardeks, ka man vajag savas telpas, un tad sāku nomāt no pašvaldības tās telpas. Un viss tā ļoti forši un veiksmīgi sasumējās, jo mums tepat ir Vecpiebalgas muižas parks, blakus ir porcelāna fabrika, kur jau viss ir iestrādājies, un tad cilvēki, turisti brauc, un es īstenībā negaidīju, es nedomāju, ka man būs brauks turisti apmeklētāji. Izklausās, ka tu esi gandrīz nejauši kļuvusi par uzņēmēju. Tā kaut kā darot lietas, kaut kā sanāca. Īstenībā es visu laiku pīčoju, ko darīt. Tad man bija domas lidoja par kaut kādu kafejnīcu, ka es gribētu, tad man... Par bērnu dārzu? Jā, man īstenībā man tik daudz pietrūka, lai es būtu bērnu dārzu, lai man būtu savs bērnu dārzs. Pirms svecēm. Un tā ir, jā, kad visu laiku jau tāds dzinola, tā griba bija. Šīs ir alternatīva parafīna svecēm. Šis, kas te top, jā? Jā. Jo parafīna svece, tā ir nafta. Kā es tā vienkāršiem vārdiem izskaidroju saviem meistarklašu dalībniekiem, tas tāpat kā izdedzināt istabā plasmasas maisiņu. Jā? Jā. Turklāt, ja vēl daktī ir iekšā svints iestrādāts, vēl ķīmiskas krāsas, ķīmiskās smaržas, tad istabās labāk to parafīnu nededzinām. Pie kam parafīns ir tā daļa no naftas, kuru nekur neizmanto un kas paliek pāri. Un naftas produktiem sadegot pēc būtības izdalās ļoti daudz kancerogēnās vielas. Tāpēc nerekomendēju dedzināt naftas produktus vispār un parafīnu telpās. Bet no kā tad ir tas vasks taisīts? Mēs ražojam sveci no augu vaska. Tas ir sojas vasks. Amerikā ražots. Jā. Un šis ir rapšu vasks ražots Vācijā Ķelnē. Sojas vasks un rapšu vasks. Tātad tie nav no Ķīnas, Indonēzijas, bet mēs izmantojam kvalitatīvas izējmateriālus, varbūt nedaudz dārgāki. Viņi var ēst? Zini, ko dzīvnieki lieto uzturā? Bet parasti meistarklasēs mums trāpās kāds gudrītis. Es tāpēc mandaļu skaidri. Un kas tad ir cilvēks, ja ne dzīvnieki? Jā, bet principā augu vaskus iegūst no augu eļļām.
Nu tad ko? Nu, ko? Mēs Salei. tavs domā. Jā. Salei? Viņš tā. Cik viņam, man jāliek viņš. Nu, ja jūs ieliesiet vairāk, tad klientam sveces ilgāk degs. Te jāpiešauj roka ir. Uz ātruma. Tātad Jānis uzvar Martu šobrīd. Tas man bija tehniski pauze. Tā viņi visi Viņš ir saka. profesionāls salējais. Es jau mācos no savām kļūdām būtībā. Vienkārši es esmu iegājis ritmā. Tāpēc pirmā rinda būs kļūdu pārpilna, diemžēl. Tāpat kā biznesā, vai ne? Precīzi. Un vēl es tikko izdomāju to, ka lejot viņas pilnīgi pilnas, es diemžēl esmu aizmirsis, ka tur dakts ir jāliek iekšā. Jā. Bet tu vēl neesi, vēl var ielikt. Ja tu naktī pamostos un atcerētos, ka tu dakti esi aizmirst, tad tu gan vairs neko nevarētu mainīt. Te jau sākās precizitātes jautājums. Tā izslēgt. Un jābūt, pa vidu tā taisni, jā? Jā, es skatos. Es nolikšu, tu, ne? Jā, paldies. Ai, cik forši. Šis tāds arī meditatīvs, ne, pasākums. Reiz var kaut Ļoti. kādas jaunas biznesa idejas izdomāt, šo darot, ne? Reiz lieki. Īstumā tā arī ir. Mums ir ļoti daudz klienti arī iedvesmo. Kurā brīdī tu saprati, ka tas var būt bizness kā bizness, ka tas nav tikai tā tirdziņā patirgot? Īstumā tajā brīdī, Ka tu noticēji tai kaut kādai lielākai vīzijai. jā, tajā brīdī, kad es to sveču māju palaidu, un kad tiešām tie cilvēki nāk un viņiem ir interesi, un viņi brauc pie mums speciāli, un tas bija tas brīdis. Tas bija tas brīdis, un paldies Dievam, man bija tāda drosme to sveču māju arī atklāt. Un spērt to soli un aicināt cilvēkus, lai viņi brauc pie mums un nebaidīties tur vadītās meistarklases un visu to darīt. Nu, tu jūties tagad kā uzņēmējs. Ļoti. Tev patīk? Jā, man ļoti patīk. Un nākamā tā lieta, par ko es priecājos, kad saņēmu drosmi, kad es iespēru kāju durvīs Agenskalna tirgū. Kad es tur esmu. Tas jau ir uzreiz nākamais līmenis. Protams, ka mums ir jau galvā jau jaunas tie plāni un mērķi. Kā ir pareizāk? Pirms biznesa starta 7 reizes nomērīt, un tad nomērīt vēl dažas reizes, jeb vispirms startēt un piekoriģēt produktu laika gaitā. Ko es ieteiktu tagad tiem uzņēmējiem, jaunajiem, gribošajiem darīt? Iet uz tirdziņiem, iet tuvāk cilvēkiem, iet kaut kur, iet pie tautas, pie kā daudz apstājas. Viņi uztais Instagramā profilu, izdomājuši nosaukumu, tālāk vairs neko. Bet tev jau jāiet, kaut kur ir arī jāparādās, sev jānoprezentē. Un tirdziņi vai kaut kādas izstādes, tā ir tāda laba platforma, kur tu sev var noprezentēt. Vairāk jaunie uzņēmēji, kas ir topošie uzņēmēji, kurus es kādreiz pirms inkubācijā konsultēju. Iedomāsimies, viņš ražo sveces. Un viņš ir atnācis un pateicis man, redz, kur ir manis 3 produkti, ko es ražoju. Es gribētu būt par uzņēmēju. Es saku, super, tev jau ir produktu sortiments, tu jau esi sapratis, ko tu gribi darīt, nu tad tikai uz priekšu. Un uzņēmējs saka, nē, man sākumā ir jāuztais aptauja internetā, lai es noskaidrotu, vai cilvēkiem patīk tās sveces, cik viņi būtu gatavi naudu par viņām maksāt, un kura no viņām ir vislabākā. Un tad man parasti ir tāds, bet reku, es varu pienākt, reku pateikt, reku, tev patīk tās sveces, un tas būs tik ātri, tu dabūsi atpakaļ informāciju daudz svarīgāk, daudz vērtīgāk, nekā tad, ja tu aizies aptauja internetā. Nu, kur viņas ir, vai ne? Aiziet vienkārši uz tirdziņu, tad tu redzēsi, Tev pat cilvēki nav nobalsos jāpērk par tavu galds, tu preci. vari kaut vai aiziet pats šitā te parādīt. Jā. Bet tas cilvēks, kas ir jau uztaisījis produktu, viņš ir izdarījis jau lielāko daļu, praktiski un viņš ir tieši tā. sācis no pareizās puses. Jo man, piemēram, paziņu lokā ir cilvēki, kas, manuprāt, sāk no nepareizās puses. Viņi iziet tur grāmatvedības kursus. Tad viņi uztaisa biznesa plānu. Tas viss nav slikti. Tad viņi atrod tur dizaineri, iztērē budžetu visām tām dizainliekām, zīmolām un tā tālāk. Tad beigās viņi vēl tur tehnoloģis, atkal izmaksas tur uzauga milzīgas, un tad viņi sāk taisīt to produktu. Un tajā brīdī tev jau vairs nav naudas aprites, tu negūsti atgriezenisko saiti, tu kaut kur aiziet, pieņemsim uz Aivas pieminēt to kādu no tirdziņiem, tu aplausies varbūt. Ar svecēm aizēju tur 1. jūlijā, neviens viņas nepērk. Un tad beigās tu saplīsti, un tas novēlējums varbūt ir sākt no pareizās puses.
un tā teikt, neapstāties pie pirmajām neveiksmēm. Jā. Jums nebija sākumā, kad jums teica, ka tev nekas nesanāks. Nebija kāds, kas teica, ka tev nesanāks, ka tev nevienam nevajadzēs sveces un neizdosies. Nē. Nu, tad jums ir ļoti paveicies. Īstenībā mēs te kaut kā aizrunājamies par sākumā neveiksmēm. Tad Aiva ir izcils piemērs tam, kad ir sērija rinda no rindas veiksmes. Viņa aiziet uz tirdziņu, viņa pārdod visas sveces, tad pa naktīm taisa nedēļa nākamās aiziet uz tirdziņu, atkal visas pārdod. Tad viņa nākamo nedēļu atkal pārdod, un tad tur ir tāda lielāka pasūtījuma. Mums bija interesants, protams, viens no pirmajiem pasūtījumiem no Norvēģijas. Tur veikali, un tad mums vēl nebija ar tiem 18 gadu atpakaļ, vēl nebija nosaukums par tām svecēm. Un tur mums bija tā, ka viss likās likumsakarīgi un viss likās veiksmīgi, un tad jau no paša sākuma es domāju, ka Aiva noticēja, ka ar to var pelnīt. Aplausieni. Kaut kā baigi paveicies. Bet varbūt tāpēc, ka mēs esam loģiski domājuši, kā rīkoties. Nu, un arī, protams, drusciņi noteikti paveicās, bet jā. Sveču biznesa izteikto sezonalitāti saimnieki izlīdzina, jo vasarā gatavo jaunus produktus un uzņem ekskursantus. 2025. gada sākumā Aiva un Jānis gatavojās atvērt vēl vienu veikalu, kā arī paplašināt sveču eksportu. Man liekas, ir tik daudz arī visi, kā mums ir eglīšu svecītes, tortes svecītes, mums ir, nezinu, kapos sveces, tad mums ir, ka mēs gribam pieminēt kādu, mums ir sveces, ja mēs gribam būt romantiski, tā kā ļoti daudz ir kaut kādas, ne tās jomas. Jā, kad ir slikti, ir vajag sveci, kad ir labi vajag sveces, kad ir svētki vajag sveces, kad ir sērs Mara, vajag tev sveces. jānāk par mūsu reklāmas aģentu. Tu tik labi pateici, mums tas ir jāiznes plašāk. Mums ir bijuši kādreiz tādi jautrības mirkļi, kad mēs saņemam no klienta neiedomājamus jautājumus. Piemēram, cik ilgam laikam pietiks šie sērkociņi? Kāpēc mana svece nedeg? Jā, arī tāds jautājums mums ir bijis. Tāda iekšējā svece. Kāpēc mana svece nedeg? Tas ir labs dziesmas nosaukums kādreiz. Piedziedājums. Gatavs. Visiem deg, bet viņam nedeg. Kāds jums ir mērķis? Tiešām būs daudz miljonu uzņēmumu, vai jūs gribat Nē, mums mērķis ir tāds, ka es arī teicu vīram, ka tiem mērķiem ir obligāti jābūt. Obligāti. Savādāk tu tur sēdi savā dīkā vai veikaliņā un dari savas ikdienas šās lietas, bet tādam, lai tu tā kā sasniedz saredzamam, lai nav tāds utopisks, ka tu stāvi ar abām kājām stabili uz zemes, un tu redzi, ka tu to akmeni, kur tu esi aizsviedis, kas ir kā mērķis, piemēram, ka tu viņu redzi, ka tu viņu vari sasniegt, līdz viņam var aiziet. Nevis tā, ka tu aiz 39 kalniem, es gribu 5 miljonus, un tad tu esi gadā, 50,000 apgrozījis, un tad tu domā, bāc, šitais bizness jāliek pie malas, jo man nav to 5 miljonu. Nedara nekam šitais un tā. Katru gadu no gada tas metiens paliek spēcīgāks, jo tu esi iepriekšējos gadus trenējies. Līdz ar to katru gadu no gada tie mērķi paliek arvien lielāki. Tālāk. Bet tas ir labi, ka viņi ir sasniedzami, reāli, ka joprojām mēs esam ar abām kājām uz zemes. Jā. Bet jums ir kaut kādi konkurenti Latvijā? Īstenībā nē. Šādām stāvsecēm, kuras ir, stāvseces mums ir... Man liekas, tādos apjomos, ko mēs ražojam. Mēs īsti nezinām nevienu citu uzņēmumu ražotāju, kas taisa apmēram tik daudz sveces kā mēs, un kuram pašam ir savi veikali, kur to produkciju realizēt. Varbūt ir, bet mēs esam 10 gadus šajā un 11 gadus šajā biznesā, un mēs neesam Nav redzēts, jā. Un ko jūs darat, ja jūs nevarat dabūt sveci ārā no šīs formas? Tu vienkārši pareizi jāizņem. Un tad... Sāka jau gandrīz daudz manus pret galvu. Es viņus situ diezgan nopietni, jā, bet tādās vajadzēja tikai pajautāt, vai ne? Bet, zini kā, mēs vispār nedomājam par saviem konkurentiem. Ja arī tāda ir, es nedomāju par viņiem. Es domāju tikai par to, lai mans sveces izdeg perfekti. Jo, ja viņas izdegs perfekti, tas mans klients pie manis atgriezīsies. Man liekas, šis ir tāds gadījums, kad tu redzi, ka tu vari īstenībā darīt tā kā jebko. Nezinu, tu vari taisīt sveces, tu vari taisīt kastītes, tu vari taisīt skoču. Jā. Bet vienkārši sāc to darīt, tad tu tā kā ieej iekšā tajā procesā un visu kaut ko izzini, vai ne par to? Tā svarīgā lieta ir izzināt griba, vai ne? Jā. Tā tad ieinteresētība.
Dažiem cilvēkiem tā, ka viņiem ir kā nodibināts sijā, viss ir gatavs, bet viņi nezin, kā iešūpināt biznesu. Tas ir labs salīdzinājums. Es reizēm izmantoju to, ka tev īstenībā uzņēmējdarbības sākšana ir kā laivas šūpošana. Bet to var tikpat labi redzēt arī kā šūpuļu tīkli, piemēram, šūpošanos. Tu esi vien brīdi ražošanā, tad tu esi vien brīdi pārdošanā. Tad tu esi vien brīdi ražošanā, tad tu esi vien brīdi pārdošanā. Un tad, jo tev tas tīkls kļūst lielāks, jo tev mazāk vajag šūpot. Un tad viss aiziet tādā kā pašplūsmā. Bet tur enerģiju vajag tam tā šūpošanai, ne? Lielu. Uzņēmējiem ir tā ir viena lieta, kam uzņēmējiem ir jāpiemīt. Vajag enerģija. Jā. Šodien mēs satiksimies ar diviem, liekas, ļoti enerģiskiem čaļiem, kas parādīs, kā viņi ir iešūpinājuši savu biznesu. Čau, Marta. Čau. Čau, Jānis. Čau, Arvīd. Krišjānis. Čau, Krišjāni. Prieks iepazīties. Nu ko? Jums tās ar mežu saistīts bizness, ja? Tieši tā. Mēs ejam uzreiz kaut kur, es saprotu arī, ja? Ejam. Atradīsim smuku vietu, kur varētu iekurt ugunskura. Un nodemonstrēt savu produktu. potenciāli varbūt pat palikt pa nakti. Modern Nomad rada pārgājienu guļamtīklus, kas ir piemēroti visiem gadalaikiem. Jā, pat ziemai. Un tos moderni sauc arī par hamokiem. Un cilvēkam pamatvajadzība ir viena no pamatvajadzībām. Labi silti izgulēties. Tieši tā. Tātad tas ir tas, ko mēs esam visus šos gadus darījuši, attīstījuši to tēmu, kā maksimāli atvieglot cilvēkam gulēšanu dabā. Skaidrs, ka gultā vienmēr ir forša un ērta. Jā. Kā pielīdzināt gulēšanu mežā, gulēšanai savā gultā. Nu, Varbūt pat labāk. Pat labāk liedziņu dabūt, jā. Uzņēmums Modern Nomad dibināts 2021. gadā. Strādā 3 darbinieki, 2023. gada apgrozījums bija 100 000 eiro. Uzņēmums eksportē uz Baltijas valstīm, Zviedriju un Austriju. Tas pozitīvais ar hamoku ir tas, ka mēs esam diezgan nelīdzinā vietā. Šeit atrast vietu teltī būtu pagrūti. Jā. Bet hamoku mēs ieliekam starp 2 kokiem un guļam taisni jebkurā vietā. Arī tur, kur nav līdzens pamats. Hamoki nāk no džungļiem, kur visādas čūskiņas un visādi mošķīši. No turienes jau vispār tas nāk tā pamatdoma, ka tu esi virs zemes. Kā jums vispār iet kā uzņēmumam? Cik Tas ir superīgi. Jā? Jā. Kas ir tik superīgs? Tas, ka tu principā dari to, kas tev vienkārši patīk ikdienā. Jo nevienam no mums šis nav tā kā pamat nodarbošanās. Bet tāpat laikā tā izrauja un tā patīk, ka mēs izbrīvējam laiku tam vienmēr. Un visur. Vienalga, vai mēs braucam ar močiem, vai ejam medībās, vai ejam ar ģimeni kaut kur. Vai vienkārši vajag, ka Covid laikā kāds bija klasiskā lieta, ka varēja nopirkt ēdienu līdzņemšanai, vai ne? Un ļoti daudz cilvēku pasāka ņemt hamoku, iekārt parkā starp 2 kokiem un ēst pusdienas tādā veidā. Un attiecīgi, te ir viss komplekts iekšā. Tepat es ielieku parasti arī savu 3 sezonu guļamais iekšā. Un tad tas ir viss, kas man ir jāpaņem līdzi. Lai varētu nakšņot. Jā, gulēšanai ziemas apstākļos. Okay. Kā jūs nonācat tam, ka jūs ieraudzījāt to savu nišu? Tas ir fakts, ka šī niša ir ļoti pilna, piesātināta un šo produktu netrūkst, bet pašiem daudz gadu garumā pērkot un lietojot citu ekipējumu, visu laiku pieķeramies pie tā, ka kaut kādas pozīcijas nav līdz galam. Vai viņš par smagu, vai par mazu, vai par nērtu, vai varētu labāk. Un kā jau jebkurā nišā, lielais vairums tiek piegrūsts. Pasaulē mēs saražot varam visu. Atsūtīt konteineru ar kaut ko no Āzijas mēs varam viegli. Šodien, rīt pasūtījām un pēc mēneša mēs viņu saņemsim. Bet tad, kad pieķeramies tam tā kārtīgi un sākam pētīt un analizēt un saprotam to, ka to var ražot šeit ar vietējo darba spēku, attiecīgi katrs tas eiro, kas tiek samaksāts par to produktu, viņš paliek šeit vietējā kasē. Un tas bija tas būtiskais, ko mēs sapratām, ka mēs varam uztaisīt ļoti labu produktu tepat. Un es pat teiktu, ka labāk. Bet Jāni, kāds ir jābaidās no tādām lietām un precēm, kas jau ir pilns tirgus? Nē, uzsākot uzņēmējdarbību. Tas ir tāds diezgan vispār pieņemts kļūdains uzskats, ka tavam produktam vajag būt absolūti unikālam.
Viņam nevajag. Teiksim tā, viņam vajag, bet ne reizēm, teiksim tā, reizēm ne ar redzamiem elementiem. Tas, ka viņš ir vietējs, tas jau ir labi. Tas, ka tā ir alternatīva esošajiem, tas jau ir labi. Tas, ka viņam ir uzlabojumi, kuri klientam ir svarīgi pār esošiem risinājumiem, tas jau ir labi. Tā ka, pilnīgi noteikti nevajag būt unikālam produktam. Tas ir normāli, jo produktu vairāk tirgu ir, jo mēs vairāk pietuvojamies patērētāju ideālajiem produktam. Un tad tie cilvēki saka, ka es varētu taisīt biznesu, bet man nav ideja, ko tu viņam teiktu. Es viņam teiktu, paskaties apkārt un tu ieraudzīsi situācijas, kurās tu vari uztaisīt jebko. Pilnīgi absolūti jebko. Idejai nav jābūt saistītai ar to, ka tu kaut ko izgudro. Ideja var būt saistīta ar to, ka tu kaut ko uzlabo. Tas ir arī viss. Vai arī ar to, ka tev patīk kaut kas, ne? Piemēram. Jā, vienkārši taisi sev. Jā. Sev tu uztaisīsi vislabāk, tieši tā, kā tev gribās. Var palūgt man ar tev palīgā? Jā. Kur? Man varētu palīdzēt uzlikt tentu? Tu taču visu pats vari. Nē, es zinu, ka es varu. Bet vienkārši pavelc virvīti. Vēl stingrāk, jā, droši. Velc. Ok, tad otra puse, lai būtu vienādi. Stop, pietiek. Kas ir tas jūsu klients, ja jūs esat sapratuši, kas ir tie jūsu pircēji un kā jūs viņus atrodat? Vai kā viņi jūs atrod? Pārsvarā tas ir tāds no mutes mutē pasākums. Daudz, kur, protams, arī nostrādā reklāmu. Mēs jau, protams, arī esam aktīvi sociālajos tīklos. Bet pārsvarā tas notiek vienkārši. Džeki brauc ar močiem, un vienam ir mūsu gulēšanas komplekts. Viņi paskatās, tik maz aizņem vietu. Ieguļās, paskatās, forši, kvalitatīvi, ērti. Man arī vajag. Tā tas arī notiek, jo motociklisti ir ļoti liela auditorija patiesībā. Jo motociklistiem ir svarīgi labs miegs, kad visu dienu ir nobraukušies, gribās ērti, forši, iekārtoties. Un arī tādi riktīgie staigātāji, kam ir svarīgs mazs svars. Tad tas arī būtu tieši tā kā mūsu produkta tēmā. Es esmu dzirdējis tāds leģendas, ka arī Diors no jums ir pasūtījis. Tā nav leģenda. Jā, tā ir taisnība. Pastāst, kā var Dioru savaņģot? Kurā mežā jūs satikāt viņu? Tā patiesībā būtu atbild uz to iepriekšējo jautājumu. Kā tas ir, vai tad šis tirgus nav jau pilns un piesātināts? Mēs viņiem uzdevām šo jautājumu. Kāpēc tieši mēs? Kāpēc tieši jūs gribat, lai mēs jums ražojam hamakus? Un viņi atbildēja. Tieši ar to, ka mēs redzam, ka tas nav vienkārši kārtējais produkts, ko jūs kaut kur esat uzražojuši un vienkārši tirgojat, lai pārdotu. Ka jūs viņu taisat sev, ka jūs esat tajā tēmā un jūs esat speciālisti tieši par šo lietu. Un tas bija iemesls, kādēļ viņi tieši mūs izvēlējās. Mēs esam nonākuši pie idejas, ka šogad mēs turpinām ražot, mēs turpinām attīstīt produktus, bet mēs tagad piefokusējamies klāt uz vēl vienu tēmu, kas ir ļoti aktuāla, kas cilvēkiem šobrīd interesē. Ne tikai šobrīd interesēja arī iepriekš, bet uz to mēs šogad strādāsim, kas ir tieši tādas, varētu teikt, tā kā outdoor pasākumi. Uzņēmumiem, saliedēšanas pasākumi, bet ar galveno tēmu, kas ir, ka cilvēks dienas beigās kaut ko ir iemācījies. Ne tikai forši patusējis, bet viņš ir forši patusējis un iemācījies. Krišjāns ir fotogrāfs, viņa kolēģis Arvīts ir operators, un guļamtīkla bizness ir viņa profesionālās dzīves paplašinājums. Atpūta ar pievienoto vērtību. Tā neliekas, ka Krišjāņa piemērs var iedrošināt cilvēks, ka tu vari arī nodarboties pilnīgi kaut kādu citu lietu, bet tev ir kaut kāds papildus. Jā, man reizēm ir jautājums, kādēļ visi kaut ko tādu nedara. Jo tas jau tev netraucē nevienā brīdī. Tas tev drīzāk rada papildus iedvesmu, rada dzīves dziņu, es tā varētu teikt. Tas rada to vilkmi. Tas, ka tev ir sava lieta, ko tu dari paralēli tam, ko tu dari profesionāli. Es domāju, ka katrs zina to sajūtu, kā tas ir, kas ir rutīna. Tas laik dara vienu un to pašu. Visi, kas strādā tādā radošajā tēmā par mākslinieku, tā kā operators, fotogrāfs, montētājs, ir tās dienas, kad vakarā tu esi noguris, bet tāpat laikā nenāk normāli miegs. Jo tu neredzi tādu fizisku kaudzi, un kur es paņēmu lāpstu, un kur ir šķēmas, un es pārkrāmēju tās šķēmas un izlīdzināju tur. Un tu redzi fizisku darbu, un tu esi fiziski noguris. Un šajā darbā mums ir tas salāgojās, ka mums ir tas darbs pie datora, darbs ar kameru rokās, un tad ir darbs, kas ir mežā, kas ir ar ražošanu. Tu paņem audumu rulli, tu uztaisi produktu. Paskaties, pamēģini, salāgo, uztaisi vēl. Un tas ir tas interesantais, ka tas atšķēdās, ka tu visu gadu dari visu kaut ko, un visu laiku ir interesanti.
Vai jums ir darbinieki, vai jūs esat tikai īpašnieki? Kā tas ir šito uzņēmumu? Nē, mums tāda tā kā ikdienas darbinieki nav. Mums ir viss outsourcā. Cilvēks, kas... Bet tas ir arī interesanti mūsdienu tāda uzņēmējdarbības forma. Vai ir iespējams pilnīgi visu darīt ar ārpakalpojumu palīdzību? Un īstenībā līdz kaut kādam izmēram, attiecībā uz uzņēmēju un viņa laiku, ir tāda interesanta pretruna. Tev laika ir mazāk, bet tu esi brīvs ar savu laiku. Jo ir tā, ka viss laiks tev ir darba laiks, bet vienlaicīgi tu vari izdarīt lietas, kuras tu nevari izdarīt, tā, kad tu biji birojā, jo tāpēc, ka tev bija jāsēž no tikiem līdz tikiem. Tā vietā tu vari pastrādāt vakarā un pa dienu aiziet uz kino teātri, piemēram. Mēs gribam iedrošināt cilvēkus, lai viņi sāk savu uzņēmēju darbību. Kā tu varētu iedrošināt, Krišjāni, cilvēku, kas tagad skatās, domā, es arī varētu kaut ko darīt? Jautājums ir, kas ir katram ambīcija, ko viņš vēlas sasniegt? Un kā iedrošināt? Vienkārši vajag darīt un džazot. Darīt to, kas patīk. Un tas tomēr ir pats būtiskākais. Tīpaši tie, kas ir nonākuši līdz brīdim, kad ir piedzimuši bērni un jāsāk bērniem kaut ko stāstīt. Nu, es, piemēram, tagad domāju, ko es stāstu saviem bērniem. Un kas ir būtiski? Tas, lai tu darītu to, ko tev patīk darīt. Nonākt dzīvē situācijā, ka tu katru dienu ej uz darbu un tev sit pa nervu, tev besī reāli tas, ko tu dari. Vai tas ir baigais panākums, diez vai? Ok, tu tur baigi daudz varbūt naudu nopelni. Jā. Ir jāsalāgo šis te. Nu, nebūs arī, protams, nebūs laimes galīgi bez naudas. Tas arī ir. Varbūt kaut kur augšā, kalnos. Protams, cilvēkam vajag varēt sevi uzturēt. Vai klientam ir vienmēr taisnība? Nē. Nē. Jā? Nu, nē. Kāds sakars? Kā tas var būt? Man ir zvanījuši 9 vakarā. Klients, kurš ir nopircis pilnu savu setu. Viņš zvana, līst lietus, es dzirdu fonā. Jūs varat lūdzu pastāstīt, kā viņu uzlikt? Es saku, nu svaru jā, bet vieglāk būs noskatīties video vai atvērt pamācību. Es pazaudēju pamācību, man riktīgi nav zonas, es nevaru atvērt to video. Es saku, ok, kur jūs esat? Es saku, mežā, līst lietus, un man nav pieredz lukturīšu. Nu tā, sāksim tad ar to. Dari šādi. Tad viņi tā kā nonavigē. Nu, viņam nevar būt taisnība, viņš nav sagatavojies iepriekš. Līdz ar to, nē, klientam nav vienmēr taisnība. Un tas ir ok, ja mums kādreiz nesaskan. Vienmēr atcerieties to, ka visi lielie uzņēmumi ir tapuši garāžā. Un tas ir ok. Un tā tam būs būt. Vienkārši kamēr ir laba doma un vēlme darboties un laba komanda, pats galvenais – komanda. Jo viens cilvēks, viņš laiku pagurst. Viņš sagurst, un tad viņš atkal pamostās, bet tas nav ok. Tāpēc vajag būt vismaz pāris dombiedriem, kas tajā visā darbojās, jo viens otru vilks uz priekšu. Vienkārši dot virsū un kustēties. Nekā citādāk arī nebūs. Spiest gāzi un nestīties apakai. Jā, jo būs tāpat visu laiku problēmas pa ceļam. Tad to ir būtiski atcerēties. Problēmas būs visu laiku, katru gadu un liekas, nu viss tagad beidzās. Un tagad es dzīvošu mierīgi. Un tad ir nākamās virsū. Bet tas ir forši, tas ir labs izaicinājums.